Šajā video es tev parādīšu, kā tu savā internetu veikalā vari izveidot preču grupas jeb kategorijas. Pirmais solis kreisajā rīkjoslā spied uz sadaļas veikals. Tālāk spied uz pogas pievienot grupu un redzēsi vairākus laukus, kuri jāizpild. Tātad pirmais lauks ir virsgrupa, tu vari palikt šo jauno preču grupu zem kādas jau no esošajām grupām. Nākamais solis ir ievadīt grupas nosaukumu, piemēram, galdi. Tālāk ir jāievada title marķieris, kas palīdzēs uzlabot SEO. Un title marķieris ir virsraksts, un meta apraksts ir apraksts, kurš iet zem virsraksta Google meklētājā. Tātad tālāk vari pielāgot grupas sadaļas saiti un pievienot grupas attēlu. Kad visi parametri ir ievadīti, spied uz pogas saglabāt. Un redzēsi, ka tava jaunā preču grupa ir izveidota.